Visiem labvakar, šodien trešdienas vakars, mūsu tikšanās klubiņa ietvaros Smart klubs, tātad latviešu valodā runājošie partneri. Šodien paldies visiem, ka atradāt laiku un esat mūsu čatiņā. Un šovakar mūsu vakara viesis Anželika Krastiņa, kura, var teikt, ir viens no šī te kluba pamatakmens licējām, un Anželika gribētos tev uzdot vairākus jautājumus. Tātad pirmais, no kurienes vispār šī te ideja, kā aizsākās klubs, jā? Kādi šobrīd ir kluba nosacījumi, lai varētu kļūt par kluba dalībnieku, un kādi tad ir iespējami, kā saka, reālie peļņas varianti, ja, ko tu iesaki tiem, kas vēl domā, un ko katrs partneris piedaloties mūsu klubā var iegūt, ja, tā tad arī, protams, teiksim, mazliet kvalificējot šo te depozītu lielumu, ja, tā tad kādi ir nosacījumi un kādas ir iespējas. Paldies, dodu tev mikrofonu. Tā tad, var teikt mazliet par kluba aizsākumiem, ja, kas šobrīd ir noticis pa šo te laiku un kādas ir iespējas praktiski tad jauniem partneriem. Teiksim tā, aizsākšana, jā, teiksim, mūsu pirmie ķieģelīši, teiksim, pa godīgu es visiem arī saku, pirmām kārtām, šī ideja radās, jā, lielākā daļa no līderiem, pat cik mēs visu laiku meklējam ilgtermiņa stabilu, teiksim, ienākumu avotu, jo lielākā daļa mēs saprotam, ka internets ir interesanta lieta, jā, viņi ir tāda spēlmeņa lomā, un ja tu netiec un tev nav skaidrības par visu to, ja, tad tu esi tīrākais patērētājs, kuru lielāko daļu, diemžēl, mēs tikai maksājam. Ja. Tad, kad es mācījos pie Lūkasa Finansu institūtā, ja, un viņš iepriekšējā kompānijā strādāja tīri kā treiders, tur jau mums bija tāda doma, ka mēs gribam kaut ko savu, stabilu, saprast, kur mēs ejam ilgtermiņā, ja, protams, savā drošībā, jo ļoti gribās tādu instrumentu, kas strādā ilgi, kas strādā patstāvīgi, un kā arī šodien Lūkas teica, ka šeit un tagad mums ir ļoti labi. Ar mūsu disciplīnu mēs saņemam procentuālās likmes katru nedēļu, un mēs saprotam, ka mēs radam. Mēs ejam ar lielu soli, lai ātrāk kļūtu par market makeriem, lai atkal tas būtu ilgtermiņā interesanti un ienesīgi. Ja? Un, protams, neapšaubām tie cilvēki, kas iet un rada, viņi saprot, kad lielākā daļa prasījām mēs, jo arī Lūkas, piemēram, viņš nesaprot to pozīciju, ka cilvēks visu laiku ir jāmotivē, sagribēt lielas naudas, priekš viņa tas ir tāds bišķiņ non-stops, viņš vienmēr uzdot, viņš teica, es nezinu, ko lai es pasaku, lai cilvēks sagrib naudu. Nezinu, vienkārši man nav argumentu tam, ja. Līdz ar to, protams, tad, kad tika tas viss radīts un darīts, un palaists, protams, neapšaubāmi. Mēs gaidījām, nevarējām sagaidīt, kamēr to visu izdarīs, sakārtos, jo mēs saprotam, ka bots dzīvo savu dzīvi, Maks dzīvo savu dzīvi, mēs dzīvojam savu dzīvi un to visu kopā salikt. Tas arī bija ļoti interesanti, jo es arī atceros pašu sākumu, mums bija pirmais bots, kurš no manas struktūras visu laiku kārās un visu laiku erorus, un viņš nevarēja tik daudz simbolus lasīt, ja. Mēs pārgājām uz nākamo vilni, mēs visam tam ejam cauri un augam un izglītojamies. Un pats galvenais, es visu laiku visiem saku, mēs atnācām uz klubu saglabāt un vairot mūsu naudu. Lielākā daļa perspektīvas, viņas ir lielas, katrs izvēlēsies savu. Kāds uzliks mērķi, ka viņš tiešām grib, ka viņam ir depozīts 100,000 un viņš grib mēnesī saņemt kā minimums 10-15 tūkstoši. Cilvēks sāk to pielaikot un saprast, ka tas ir viegli izdarāms, ka mēs ejam, daram, teiksim,
un par to runājam. Vienkārši runājam, jo cilvēki meklē kur. Un ja mēs apskatāmies, kas notiek finansiālajā pasaulē, tad mēs saprotam, tie cilvēki, kas jau tagad ir gatavi, ja, un viņi sāk mācīties pa kriptu, viņi sāk gatavot sev, teiksim, aizmuguri, ja, tādu stabilu aizmuguri, ja, kas viņus vedīs, stums, parādīs. Varu nosaukt visus cilvēkus, kas mācās un kas iet uz priekšu, ja, viņi pavisam citi jau. Nu, viņi mainās, pa dienām. Es vienkārši sēžu un skatos un saprotu, ka šis cilvēks grib mainīties, viņš grib mainīt savu dzīvi, viņš grib mainīt dzīvi savu tuvāko, savu bērnu un mazbērnu, ja. Un, protams, viņi tajā tēmā, smart klubā, viņa ideoloģijā, viņās apmācībās viņi dzīvo. Ja nav iespējams nopelnīt lielu naudu, ja tu tanī neesi iekšā. Tas ir tas noteikums katram pašam priekš sevis. Ja es esmu tēmā, es skatos, es analizēju, es saprotu katru kustību, kas notiek tirgū. Es esmu ļoti mierīgi, jo es godīgi varu teikt, tiešām tirgus ir katastrofāls, slidens, viņš ir drakonisks, viņš nav tā kā vienmēr. Šis miers, kas ir mums, tikai tāpēc, ka tu saproti, kur tu ej. Tu saproti, cik svarīgi ir disciplīna. Tu saproti, cik svarīgi būt vēsajam saprātam, cik svarīgi zināt likumus, kuri nemainās laiku laikiem. Ja? Un šie visi fundamenti, ko ieliek mums Lūkas ar Fēliksu, ja? Protams, viņi mums nodara jebkurā dzīves lomā. Tāpēc, ja cilvēks ir iestartējis tagad, tirgus sākās, mums ir apkārt cilvēku jūra, ja mēs gribam, ja mums nav, teiksim, lieko 1000, mēs iestartējam ar 530, un tas cilvēkam dot iespēju ietekal uz priekšu. Es varu teikt, tie cilvēki, kas iestartēja gadu atpakaļ ar tiem pašiem 130, viņiem depozīti jau ir 1000 pāri, ja? Viņi ir pieņēmuši savu stratēģiju, iet un dara. Bet es vienmēr saku vienkārši un elementāri. Paņemiet baltu lapu, izrēķiniet, izjūtiet to visu sev cauri, veltat tam laiku. Ja cilvēks iegulda naudu un aizmirst par to un laiku pa laikam atcerās, ka viņam jāsamaksā Lūkasam, vai vispār, ka viņam ir tāds biznes, tas nestrādā. Ticiet man, tas nestrādā. Ja mēs reāli saprotam, ka es gribu no šā saņemt 5000, 50 000, 100 000, man ir jābūt tanī. Parādiet man kaut vienu investoru vai kaut vienu biznesmeni, kurš ir nopelnījis 1000 un miljonus, nebūdams šajā biznesā. Internetā ir viena sērga, par to gribās vienkārši bļaut. Cilvēki ir visur un nekur, un viņiem nekur nav naudas, jo viņu pozīcija, spēlmeņa pozīcija turpinās. Viņi visur skrien ar domu, ja nu pēkšņi man noveiksies. Nenoveiksies, nav disciplīnas, nav sakārtotības, un visi šie faktori strādā pret cilvēku. Kā tikko cilvēks sāk mainīt to uz otru pusi, ja, viņam ir interese, viņš dzīvo tanī, viņš rēķina, kas viņam var atnākt, viņš izdzīvo, viņš sāk kalt plānus, viņš sāk domāt, ko viņš var iegādāties, un viņam nāk fantastiski cilvēki. Viņam ir cits līmenis, enerģētiski, viņam nav bail. Tas ir pirmais sektors, kas visus baida. Visi visu laiku velk savu pagātni, nogriežiet to nabas saiti, pārējiet uz nākamo vilni. Tas vilnis vienkārši uz urā. Es skatos, komanda no komandas atšķirās, bet tās komandas, kas mācās, attīstās un grib, es jums varu teikt, man ir tik daudz cilvēku, kas no $100 ir uztaisījuši 10 000. 70 000, 50 000, ja? Viņi vienkārši iet. Jā, protams, mēs pa ceļam piekūstam, vai mums liekas, ka mums jau pietiek, ja? Nopurinamies un ejam tālāk. Kāpēc? Tāpēc, ka nākamais tirgus būs 29. gadā. Bet ja es gribu kaut ko jau tagad izbaudīt, es reāli saprotu, es vienkārši eju, es sēju, es runāju, es mēģinu cilvēkiem aiznest, cik tas tagad ir svarīgi, jo 25. 26. kratīs finansiāli visus.
Un ja jūs esat gatavi un saprotat, ka jums ir finansiālais spilvens, ka jūs viņu tagad taisat, radat, ja, un reāli saprotat, no kā viņš jums nes to naudu, ja, jūs esat mierīgi un saprotiet, ka jūs atnācāt uz šejieni, lai saglabātu un vairotu savu naudu. Jūs atnācāt uz šejieni, lai beidzot pieliktu punktu nabadzībā. Jūs atnācāt uz šejieni, lai visi jūsu ģimenes Ziemassvētkos vai jebkuros svētkos satiktos un teica, jā, reiz bija. Dzīve mainījās. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs uzdrošinājāmies. Šie visi faktori strādā par mums. Un man tagad arī ir ienākusi viena komanda no Miami, un es vienkārši skatos, meitenes, kurām arī jau ir sava dzīves pieredze, 25, 30 gadi, acis zib, ja gribās, viņu mērķi, viņi ir hausuāli. Kāpēc? Tāpēc, ka šodien gribās somiņu pa 20,000, katrā ziņā es to nesaprotu, ja. Vienai gribās kaut kur tur ceļot, ja, nākamai, bet gribās. Tas jau ir labi, ja, viņi ir dzīva, gribās, ejam, daram, ja, bet atkal, vienkārši un elementāri. Tām meitenēm, kurām ir disciplīna, tām ir komandas. Tās, kuras tralina no 1, 2, 3 un visur grib kaut ko sagrābt, tām rezultātu nav nekādu. Un tas ir tik virspusēji, mēs to tik šausmīgi redzam, tāpēc es saku vienkārši uzdodiet sev jautājumu. Es gribu šeit nopelnīt 5,000, 50,000, es gribu nopelnīt savam dzīvoklim, es gribu izstrādāt savu stratēģiju, es gribu mašīnu, es gribu ceļot. Izdzīvojiet to, paņemiet kalkulators, bet nevis mēģiniet visu laiku meklēt sev attaisnojums. Cilvēki visu laiku meklē sev attaisnojums. Cilvēki visu laiku meklē, kāpēc es to nedaru. Tāpēc, ka tu negribi to naudu. Tu vienkārši negribi to naudu. Tad, kad tu reāli saproti, ka tev nāk mēnesī 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 mēnesī, 50,000. Tu reāli saproti, ka dzīve mainās ne tikai tev, arī tavai apkārtējai videi, kas ar tevīm ir kokabā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi taisa copy-paste. Viņi taisa tieši to pašu, ko tu. Viņi sēž vakarā sazvanās, izpļāpājās, izanalizē, parēķina, dalās ar saviem iespaidiem. Es saprotu, ka latviešu tauta ir tāda kūtra tauta, un nedodies par mani kāds neuzzinās. Izbeidziet izmantot tos vecos, nevajadzīgos rāmjus. Viņi nav vajadzīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka nekas jūsu dzīvē nav mainījies. Krieviem ir foršs teiciens. Будь попроще, народ тебе потянется. Un es reāli saprotu, ka tikko mēs pieņemam to visu, atļaujam, mums tiešām nāk klienti, mums nāk nauda, mums auga depozīti, ja? Un mēs saprotam, ka ar katru mēnesi mēs augam. Mēs augam. Mēs lasam grāmatas, ja? Mēs izglītojamies, mēs mēģinam to visu salikt savā galvā. Mēs nemeklējam meklēt attaisnojumus, kāpēc. Priekš kam? Kā tikko mēs to visu pieņemam, tā viss notiekās. Tāpēc es varu teikt tā, tie cilvēki, kas ir pieņēmuši lēmumu, viņi tiešām būs ar lielu naudu. Jo jūs ļoti labi zinat, mums tikko bija Ziemassvētki, jau ir februāris. Un es reāli saprotu, mēs nepaspēsim apgriezt galvu, mums būs jau pavasaris. Un mēs nepaspēsim apgriezt uz otru pusi, mums jau būs vasara cauri, tāpēc, ka vasara jūs paši ziniet, ja? 1, 2, un viņi ir garām, un te atkal ir rudens, un te ir atkal Ziemassvētki. Uzdodiet sev jautājumu, kādi būs nākamie jūsu Ziemassvētki? Kādi būs nākamie jūsu svētki? Viss. Kā tikko jums būs šis plāns, jūs iesiet un darīsiet. Vispārējais reiz būs. Tālūk, Jā, paldies. Es domāju, ka tu daudzus nomotivēji šovakar, bet man vēl tāds viens jautājums. Kas notiek tad ar, kā saka, kādas iespējas pavarās tiem partneriem, kuriem jau ir depozīts maciņā, jā, tā tad gan 10, gan jau arī 15,000, varbūt nedaudz tiem, kas pirmoreiz klausās, ja nav īsti skaidrs kluba pamatprincips, ja, jo būtībā šis ir mazliet savādāks veids, kā nopelnīt, ja nekā daudzas kompānijas, protams, tirgus šobrīd ir
pilnīgi pārpildīts, teiksim tā, jā, ar visādām iespējām un solījumiem un projektiem, jā, jo, esot klubā jau veidojās pamazām šis te priekšstats, jā, tātad, kur ir šī te atšķirība, bet tieši tie, kas vēl, var teikt, meklējumos ir un domā, jā, tātad, kur ir šī te atšķirība un ar ko atšķirās mūsu klubs no daudziem piedāvājumiem šobrīd tirgū, jā, un otrs tiešām, kas notiek tad, kad jau mēs esam sasnieguši kaut kādu statusu, jā, tātad praktiski sākot no 10 000 un uz augšu. Paldies! Es sākšu no 10 000 un uz augšu, jā. Tas ir ļoti interesants segments. Es ar šo faktoru sāku strādāt augustā, ja tad, kad Lūkas paziņoja. Visiem investoriem, kam ir depozīts 15 000 vai 10, viņš jau ir invest space apmācībās, teiksim, Lūkas finansiāli mūs vēl māca. Tiem investoriem, kam ir portfels 15 000, viņi sāk taisīt savu monēšu portfeli, teiksim tā, spotovi portfeli, ja? Un šis moments ir ļoti vienkārši, kad mēs saprotam, mums Lūkas dot informāciju, kādas monētas mēs iepērkam. Viņš šodien, starp citu, workshopā teica, kāpēc ir tik svarīgi, ka dapī ir 15. Cilvēks nejūt diskomfortu, piemēram, viņam atnāk nedēļā, tur teiksim, 900, 700 eiro. Viņš par to naudu var nopirkt monētas. Šis laiks ir jāpārdzīvo. Šis laiks ir sevi jādisciplinē. Jo vairāk man būs monētas, jo lielāku apies savu uztaisīšu. Ja man ir monētas uz 10 000 un viss aiziet tā, kā mēs gribam, es varu no tiem 10 uztaisīt 80 un 90 un 100. Tas ir atkal atkarīgs no tirgus, ja? Tāpēc, ja es esmu un saprotu disciplinēti, ja, kā tas viss notiekās, es uz šo momentu varu nopelnīt ļoti lielu naudu. Un es saprotu, ka nākamais moments, ja, nākamie tirgus piegājieni, es būšu ļoti mierīga. Tāpēc, ka ar to apī, kas man ir, man pietiks dzīvot un man pietiks viņu kapitalizēt un audzēt viņu tālāk. Un visa tā matemātika un sagatavotība, ko mums dod Lūkas par monētām un, teiksim, arī mums trading skolā, viņa ir ļoti dziļa. Visu, ko viņš ir teicis, viss ir piepildījies. Ar laika posmiem, un pat es vēl vairāk, es atgriezos pirmajās bibliotēkas nodarbībās un sāku viņas klausīties, un esmu stāvā sajūsmā, ka tas jau tika paredzēts, kad visa informācija, kas mums ir dota, viņa atbilst īstenībai, par ko es vienmēr saku klubā. Vārdi un darbība iet solī. Tas nav, ka mums saka, jūs ziniet, jūs tūlītās rītā būsiet bagāti, vai jums katru dienu stabili būs 3% dienā. Nē, mēs nopelnam to, ko mēs varam. Tieši tāpatās ar monētām. Es reāli saprotu, mums bija pirmais uzdevums iegādāties monētas, labi, ok, es saukšu to ciparu 50 000, 5 monētas, katras monētas par 10 000. Tad, kad es sasniedzu to mērķi, Lūkas ļoti ātri viņu uzvilka uz nākamo vilni. Un es reāli sapratu, ka man vēl vairāk ir jāstrādā. Un šajā momentā, ja es tikai sapratu un pieķēru sevi pie domas, ka viņš ved mūs, pat neapzinoties, pie pavisam cita finansiālā spilventiņa. Un viņš saka, ja jūs tagad iespringstiet un sapratīsiet, ko jūs varat no šo tirgus saņemt, jūs neatgriezīsieties. Un šeit atgriežās tā frāze, разбогатеть навсегда. Ja jūs ejat pēc stratēģijas un saprotat, tad jums gribās tur būt, ja, un saprast, kā tas viss strādā, jo pēc šī tirgus būs nākamais tirgus, un tam tirgum mēs arī gatavosimies, un arī taisīsim nākamo portfeli, ja, un tie ir soļi pa soļiem, jo kāpēc viņam ir tas pirmais mērķis, katram ir 100 000. Tie, kas aizskrēja līdz tiem pašiem 15, ja, un paspēs uztaisīt attiecīgu naudas vienību, ja, no kurām monētām viņš varēs uztaisīt no 10 100 vai no 20 200, lūdzu apī, pielaikojiet viņu sev. Un šajā momentā, kad cilvēki sāk aizdomāties tā dziļāk un rēķināt, viņš uzreiz nostrādā uz urrā, vienkārši uz urrā, jo lielākā daļa cilvēku, viņi dzīvo šeit un šeit, man ir labi, man ir tādi investori, kas ir ienākuši pa 30-40 000. Viņi nesaprot monēšu tirgu, ka viņi vienā piegājienā
var uztaisīt 1000 kārt. Viņiem vajag šeit un tūlīt viņi negrib sajaukt savu komfortu sajūtu, jo tev ir jāiesprings līdz pavasarim, ja, ka tu to visu pārējo varēsi nopārdot. Ka tu varēsi reāli uztaisīt ļoti lielu kapitālu, ja, un mēs viņu taisam no augusta, bet tagad pagājušo nedēļu tirgus tik skaisti nošļuka, ka viņš nošļuka līdz augusta cenām. Tas nozīmē, ka mēs atkal varam iepirkt un saprast, ka mēs to latiņu ceļam. Un tie cilvēki, kas sāk tanī būt, dzīvot, skaitīt, jo katrai monētai jau Lukas ir pateicis, kādā vienībā mēs viņu nopārdosim. Ko mēs nopirksim un kad viņi jāpārdod. Ja? Tu sako līdzi savam tirgum. Ja? Un tu reāli saproti, ka ļoti brīvi tu vari sākt plānot. Jā, tas ir atkal tirgus. Tirgu viss kaut kas notiek, ja? Bet matemātiski nekas nemainās. Viss iet pēc scenārija. Vēl būs viens kritums, un tad tie, kas tagad nopārdeva, skatīsies, kā mēs augsim, un tad, kad tas izaugs, viņi sāks pirkt, un mēs vienkārši pārdosim. Un mums visiem ir apī. Un mums visiem klubā ir daudz naudas, un mēs ejam market makeros un saprotam, ka šis ir tas moments, kad var uztaisīt tiešām ļoti lielas naudas. Lielākā daļa cilvēki, viņi nesaprot to būtību. Viņi visu laiku pakļaujās ārējās vides speciālistiem, kuriem vispār nekāds nav jēgas, reiz bija, reiz būs, es tur pazaudēju, es tur šito, man tur tas un šitas, un es ieskrēju, es izdarīju, es esmu krūtais treiders, īstenībā viņam pat $530 nav. Jūs par ko vispār runājat? Jūs, tā, aizdomājat, jūs vienkārši ieklausties cilvēkos. Tam cilvēkam, kam ir daudz naudas, viņš nekičojās, kā visi saka. Viņi vienkārši dara savu darbu, viņi liek ķieģeli pa ķieģelim, lai beidzot tas mūris ir gatavs, lai beidzot viņi varētu nopārdot pa 1 miljonu. Un te ir tas moments, ja, kad cilvēks sāk saprast, ka tas ir noticis, ja, bet grūti mainīt mūsu domāšanu, ka tu neizdzīvo to visu, ja, ka tu esi kaut kur pa gaisu atkal, visur un nekur. Tu ieklausies tajos cilvēkos, kuriem dzīvē nekas nav mainījies, kā es saku, televizoru divānu ekspertus. Es vienmēr man atnāk cilvēku izmisumā, man tur kaimiņiem teica, es saku, viņa zina kaut ko kriptā, nezinu, bet viņa zina, ka visu skrāpj. Ko krāpj? Zem kā krāpj? Tas nav tik traki, es saku, nē, tas nav tik traki. Es saku, mums ir savi maki, mums ir savu monētu portfeļi, mums ir fantastisks cilvēks, kas dod mums špikerus. Mēs reāli saprotam, ka visu šo laiku, ko mēs esam tagad te atstrādājuši un darījuši, visas funkcijas, ko es esmu darījuši pēc komandas, viņas visas ir atnesušas peļņu. Viņi ir visu atnesuši augšanu. Tas, starp citu, būs laiks, kad tiešām mums stāvēs cilvēki rindā. Jau ir. Cilvēki, es tagad burtiski man šodien arī prezentācija, tie, kas šodien bija, ja, ir atkal aizvērušies daudz kompānijas, tagad visi močī pie mums. Viņiem visiem interesē, cik vien ātri no šejienes var izsmelt. Nafigā tu man te esi vajadzīgs? Es te ķieģeli pie ķieģeles lieku, lai man ir cilvēki, kas pelna gadiem. Mēs neatnācām uz dienu. Mēs atnācām uz gadiem. Mēs radām. Mēs esam interesanti tirgumu, jo tā aizkulise, kas ir pēc market makera, tā ir tāda dzīve. Mani tā kā iemeta tādī, teiksim, es esmu zelta čatā, ja? Es ielīdu tajā visā informācijā, es sapratu, mīļie mani, mēs daudz ko nezinām, kas stāv mums priekšā, kas mums parādīs pavisam citu ceļu. Un tie cilvēki, kas iet un saprot, kad viņi grib kaut ko mainīt šeit un tūlīt, viņi visu to dabūs. Bet stingra disciplīna. Jo Lūkas ļoti labi saka, būs tāds moments, ka cilvēkam sāk strīcēt rokas, kas viņam ir izaudzis no viņa
no viņa portfeļa. Un viņš sāks domāt, ka ir pienācis laiks, es viņu nopārdošu. Un viņš paliks pusceļā. Te ir jāsaprot, mēs vienkārši dzirdam, mēs darām un sekojam noteikumiem. Mums ir sava disciplīna. Kā tikko cilvēks to dara, tā viņš saprot, ka viņš ir parastajās un pareizajās sliedēs. Šeit ir tas punkts, ja, kad mēs radām. Ja mēs skatāmies bišķiņu uz priekšu, visā tādā lietā, ja, teiksim, lielākā daļa teiks, jā, tāds dziļums, viņš tiešām ir. Un tā kā Valda arī teica, tad, kad mēs sākam saprast, kā tas viss sāk strādāt uz mums, ar katru dienu tu kļūsti vien prātīgāks, tu skaties uz jebkuru citu lietu, jo no cita rakursa un saproti, ka tur atkal ir lamatas, tu saproti, ka tā ir leģenda, ka tas atkal ir kaut kas jauns izdomāts, kas īstenībā nav. Mums lielākā daļa iedod to šablonus, ko mēs gribam. Mēs gribam ātri kļūt bagāti. Es rītā nopirkšu akciju, parītā es viņu pārdošu un es būšu miljonārs. Dzīvē tā nenotiek. Vienkārši es arī pieķēru sevi pie vienas skolas pie domas, ka arī es kādu laiku atpakaļ, ja, zīmēju tās bildes, ja, tūlīt būs. Es gribu. Nē, tev iedos tad, kad tu to negaidīsi. Tev atņems tad, kad tu kalsi nenormālākos plānus, ka tūlīt būs. Tāpēc tad, kad tu ej ar apziņu, tad, kad tu ej un saproti, kas notiekās tirgu, tad, kad tu ej un saproti, ka šis ir tas laiks, kad var uztaisīt tiešām 10, 100 miljonus, šis ir tas laiks, kad nedrīkst gulēt. Šis ir tas laiks, kad ir jātaisa savs kapitāls. Atpūtīsimies tad, kad ieies pirmais mēnesis lācīšu sezonā tirgus. Tad mēs to pirmo mēnesi atvilksim. Vienkārši atvilksim elpu un iesim tālāk. Te ir tas moments, kurā mums vienkārši ir jābūt visiem. Ir jārada, ir jāsaprot, ka šis moments ir dots mums, bet, kā vienmēr teikšu, kāds dzird, kāds ir 28 projektos un rezultāta nav nekur, bet kāds vienkārši dara savu darbu, soli pa solim, ejot pie sava mērķa. Tā, un pirmais jautājums, Valda, te man bombina visām pusēm. Ko es domāju, ka tā ir daudziem viela pārdomām, jā, tātad tu atbildēji uz šo te jautājumu, kāpēc ir jācenšās ātrāk tikt pie sava depozīta 10 un 15 tūkstoši, jo no tā notiek jau, kā lai saka, kreatīvs radīšanas process, jā. Un tie, kas vēl baidās no lieliem cipariem, jā, jo daudziem liekas, nē, tas nav iespējams, tas nevar notikt pie manis, jā. Tad šī gadījumā laikam arī šis klubs atšķirās no daudziem projektiem, kur tiek solīts, jā, atšķirās no daudzām kompānijām, Office Dubajā, jā, jaunas monētas, jauni brīnumi tiek solīti un tikai būs, jā, bet tiešām, ja mēs parēķinam, uzliekam uz papīru, uzliekam uz kalkulātoru, sākam domāt ilgtermiņā, jā, tad es domāju, ka klubs ir tieši tā vieta tiem cilvēkiem, kuri domā ilgtermiņā, kuri domā nopietni par savām finansēm šobrīd, kuri gatavi un grib mācīties, jā, jo Lukas pat piedāvā līderiem kursus angļu valodā, apmācības kursus, jā, tātad faktiski šie kursi tiek apmaksāti, tie, kas jau ir līderu statusā, teiksim, nopietni, jā, kas grib arī saprast, kā strādā kriptotirgus, kas ir market makera status, uz ko mēs ejam, jā. Varbūt dažus vārdus vēl nobeigumā par market makera status, jo es domāju, ka daudziem šī terminoloģija ir pilnīgi sveša, ja, ko tas nozīmē, un ko mēs, es domāju, ka vēl šajā gadā piedzīvosim, sagaidīsim, un kā tas viss iespaidos mūsu dzīvi. Paldies! Skatāmies tā, jā, ko nozīmē market makers pie mums, jā, neapšaubām, tā ir papildus peļņa, bet
Aizkulisēs mēs saprotam to, ja, kad, lai kļūtu par market makeru, tas ir vesels mehānisms, un viņš ir tiešām ļoti nopietns. Tev ir jābūt savai platformai. Es zinu, ka platforma maksā gandrīz 1 miljonu. Ja. Es saprotu to, ka market makerā nevar būt viens cilvēks, Lūkas. Market makerā ir vajadzīga komanda, jo katrs atbildēs, kāds līgumus, kāds, teiksim, kaut kādā citā projektā, kāds no biznesa partneriem ir kaut kādā svarīgā blockchainā, kas tāda mūsu kā, ja, mēs esam interesanti, ja, ar savu finansējumu. Un šis viss moments, ja, viņš tiešām ir ļoti interesants, tur ir tāds dzīvs instruments, nu, un uzreiz atceros, man bija, nu, meitenes manējās no Miami, ja, burtiski te kaut kad pavasarī, man liekas, nu, vienu market makeru parastēju un uzreiz tādas žaubas. Es saku, tāpēc, kad viņi strādāja netīri, viņi strādāja tikai uz dampu un pampu, vai nu cēla, vai nu gāza. Mūsu uzdevums ir nākt, ja, caurspīdīgi ar, teiksim, savu kapitālu, kur mēs tiešām esam interesanti biržām, mēs esam interesanti arī monētu radītājiem, mēs esam interesanti jauniem blockchainiem, jo mēs esam tie, kam ir kapitāls. Un ja mēs apskatāmies par kapitālu, tad es vienmēr saku tā, ka market makerā, ja tagad mums ir pirmais solis 20 miljoni, un es uzdevu tādu vienkārši elementāru jautājumu. Mēs tagad lielākā daļa, mēs esam daudz, jau kas pērk monētas, teiksim, tāds labs sprīds, man liekas, tur ir kaut kādi jau cilvēki un vienībā ir gandrīz tur 2,5 miljoni, kas ir iepirkti monētās, nu, tad pareiziniet reiz 1000. Ja, piemēram, ir kaut kādi 30 cilvēki, 40, kas uztaisīs par šo tirgu 1 M. Ja, miljonu. Tad mēs reāli saprotam, cilvēki ieliek to apī. Katru mēnesi viņiem iestartē 10, 15 vai 100, 150 tūkstoši. Jūs stāties priekšā, kā mūsu kapitāls klubā augs. Nu, tu neapēdīsi mēnesi. Nu, labi, pirmo mēnesi tu nopirksi bērniem dzīvokli. Otru mēnesi tu nopirksi sev tur, nu, nezinu, mašīnu, nu, nepirkšies taču, ir kaut kādas lietas, teiksim, ir jau tas faktors, ka man ir jāpiedomā, ko es tādu gribētu, ja? Bet daudziem cilvēkiem ir ļoti lielas saistības, ko viņi grib. Kādam ir kredīts jāizver, kādam gribās mašīnu nopirkt, kādam gribās dzīvokli, kādam gribās ceļot. Nu, ne jau 150 tūkstoši mēnesī. Tu atstāsi sev ceļošanai 10 tūkstoši, 140, tu ieliksi apī. Ja tādi ir 10 cilvēki, tas ir 1 400 nedēļā. Ja vēl ir, nu, mēnesī, ja vēl ir 10, ja, tad jūs stādaties, kad mūsu market makera portfelis vai mūsu kluba portfelis, ja, mēnesī augs ne pa 500 tūkstošiem, bet pa 5 miljoniem. Kāpēc saka, ka klubs būs aizvērts? Jo Lūkas visiem stāsta. Viens ir kapitāls, viduskapitāls, un ir liels kapitāls. Ar lielu kapitālu ieiet darījumos, ne katrā monētā var ieiet. Jo mums ir jāsaprot mūsu mērķis saglabāt un vairot. Tas nozīmē, ka mums ir jāmeklē tās monētas, kurām ir apjomi. Ja, un ar katru reizi mēs augam un augam. Tāpēc tie, kas ir klubā, ja, nu viņi ir laimīgie. Tie, kas noturēsies. Kādam, ziniet, var galva sagriezties, ja, un kaut kāds kronis uz galvas izaugt. Tur visādas versijas. Nervi no lielas naudas. Jā, tieši tā. Bet ja mēs ejam tādā plānā un augam, ja, tad es saku, jā, visgrūtāk ir nopelnīt 1 miljonu. Tālāk jau būs krietni vieglāk, ja? Bet visā tanī ir atkal zelta vārda disciplīna, sapratne, kur tu ej, kur tu atrodies. Tāpēc aiz market makera stāv tiešām papildus peļņa, to, ko mēs redzēsim papildus procentus, teiksim, ja tā mums ir nedēļā 5, ar market makeru palīdzību mums var būt 7 un 8. Un līdz ar to tas, protams, būs redzams mūsu maciņos. Ja? Ja mēs skatāmies un saprotam, ka tas ir fantastisks instruments, kas palīdzēs katram iet, augt un attīstīties. Jā, paldies tev. Nu ko, varbūt kādam ir vēl jautājumi, droši veriet vaļā mikrofonus.
Ja jautājumu nav, tad paldies visiem, ka piedalījāties, un tiekamies atkal pēc nedēļas. Lai visiem kolosāls šīs nedēļas depozīts, jā, dodiet informāciju tālāk, rādiet cilvēkiem iespējas, un es domāju, ka rezultāti neliks ilgus sevi gaidīt. Lai visiem veicās, izdodās, un līdz nākošai reizei. Paldies visiem! Atā! Atā.